Zini, kas jau ir aizdomīgi, tas, kad visi zirgi ir ārā un šeit iekšā ir korķītis, viens pēc ar kebabu, un viņi te kaut ko ļoti aizdomīgi meditē. Jā, mums jāieved pakājuši ir. Čau, korķīti. Čau, zaķi. Mums jāieved pakājuši, jūs ar kebabu meditējat? Nu, kebab, tu tur korķītim rociņu? Minimē. Tā. Vēders mums izstāsta tāds pats tā kā vakar. Nu, asta reāli stāv gaisā. Reāli. Nu, jūs redzat, te viss ir ļoti. Jā, tur arī kaut kāda ieplaka. Pagakepsuļot. Parāda savu sirmo pieri. Savu sirmo pieri. Pagakebīti, šitas ten ir pa korķi. Nu labi, pagaid, tev iedošu našķīti. Nu ne jau uz korķi, tu rādīs dusmīgas ausis. Pagaid, uzlikšu platlaņu, lai tu izsties pa cēzeni. Jā. Parāda savus sirmos matus. Var redzēt? Neku tev ir uz acīm. Un te. Un man arī no tevīm ir sirmi mati. Pagaid, mēs pastīsimies korķīti. Pupiņi izstās tādi paši tā kā vakar. Kas mums ir pozitīvi. Pastīsimies, ko saka aste. Nu, aste ir, tur ir reālākā gumija. Tā, korķītī, noslauksim tev pieniņu, ko? Tātad mums ir 7,8. Un viņš ir gaišāks nekā viņš bija vakar. Un tas nozīmē, ka korķītis ir ielicis ātrumā. Ko notiek? Mēs arī korķi šodien ielikām ātrumā dēļ šitā. Jā. Nu, līdz 340. dienai viņa neizstaigās. Viņai oficiālais datums ir 6. jūnijas, bet es neticu, ka tas tā var notikt. Tu skaties pa lodziņu un domā, kur ir mans bērniņš, kāpēc viņš ir jādzemdē, viņš varētu pats atnākt. Mums ir ļoti milzīga telpa, te nav pakaišu, tādēļ, kad ir jāizdomā atrisinājums. Šis ten viss ir jānodala 2 daļās. Vienā pusē būs dzemdību istaba. Šitam ten dzīvnieciņam. Un šie ten ir parastie lopu paneļi. Un mums ir šāds ten, te iet tās līnijas. Un šis ir tehnoloģiskais risinājums ar baneriem. Ar ideju, lai viņi tur nebāž iekšā kājas un lai tas ir mazāk bīstami. Un šis ten panelis mums ir ar durvtiņām. Tas nozīmē, ka vajadzības gadījumā mēs šito ten telpu pārdalam. Un, var no telpas viens un otras puses iet pa durtiņām. Un tad mums vajag galā vārtiņus, un tad mums vajag, te jau ir vārtiņi, un šitos tad mēs aiztaisam ciet, un tam sanāk 2 boksi, un tie ap 2 arī ir caurstaigājami. Jā, korķīt, visi ir ārā, un tu viena pati te tusējies, ko? Tu man nāc pastāstīt, ka viss ir tuvu? Jā. Tu jau zini, ko notiek šitai pasaulē, vai ne? Tev nebūs tā kā tām mazgadīgajām brīnumi. Bet no šitien te ir tāda korķu zemes ieplaka. Pa tejienu vispār nerunājot. Un tas, ka viņai jau asti stāv gaisā. Ko, korķīt? Kādi tu būsi dzemdētāji?